Otrdienās, 16:10, Radio 1 ēterā raidījums Bumba grozā. Viss par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī. Raidījuma saspēles vadītājs Jānis Puga. Atkārtojumu klausies ceturtdienās 19:10 un svētdienās 11:11. Neviens nespēj saturēt mūs! Esiet sveicināti Radio 1 klausītāji! Pienācis laiks atkal parunāt par basketbolu, tāpēc ēterā raidījums par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī Bumba grozā. Turpmākās minūtes ar jums kopā būšu es, Jānis Puga, un kā jau iepriekš, studijā neesmu viens. Šodien raidījuma viesi ir basketbola kluba Jēkabpils treneris Andris Čerjeks un spēlētājs Edgars Leja. Labdien! 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 Raidījuma sākumā nedaudz parunāsim par pēdējo spēli pret Valmieru. Tika piedzīvots sāpīgs zaudējums. Spēlējāt kā līdzīgs ar līdzīgu apmēram līdz otrās ceturtdaļas vidum. Kas notika pēc tam? Sāksim ar to, kad manā skatījumā un arī runājot ar spēlētājiem, pēc tam valmierieši parādīja izcilu sniegumu. Protams, varbūt tā ir mūsu aizsardzības vaina vai kā, bet tur bija ļoti spēcīga individuālā meistarība no Jāņa Kaufmaņa puses un Jāņa Porziņģa puses. Arī garais spēlētājs Viktors Iļņins ar 2,15 m iekšā visu, ko var iemest. Un līdz ar to dažreiz ir tā, ka ja mēs darām aizsardzībā visu to labāko, bet pretinieks vienalga met iekšā, vienkārši sāk nolaisties rokas. Un konkrētajā mačā es neatceru, man radās iespējas, ka mēs spēlējam pret Latvijas labāko komandu, tā kā viņi tajā dienā nospēlēja. Jā, un kas tiks veikts, lai nākotnē uzlabotu komandas spēli? Vai nav padomā kāds papildinājums? Tur, lai vairāk domā kluba vadība, bet droši vien bez papildinājuma neiztikt, jo patreiz Aigars Vītols ir uz mēnesi izgājis ārā no ierindas traumas dēļ. Jā, nākamā spēle jau rīt izbraukumā pret Jūrmalu. Psiholoģiski šobrīd komanda neatrodas labākajā pozīcijā. Jautājums Andrim, ko dara treneri, lai pareizi psiholoģiski noskaņotu spēlētājus? Īstenībā tas ir ļoti sarežģīts jautājums, jo labi noskaņot spēlētājus ir jāmāk. Un it kā ir tā, ka komandā mikroklimats ir labs, nav nevainas, čaļi deg par spēli, bet ir tā, ka komanda izveidot vienā dienā, nevienā dienā, teiksim, pāris mēnešos ir praktiski neiespējami. Dažreiz ir vajadzīgs kaut kāds morāls satricinājums vai kaut kāds veiksmes moments, viens spraudiens grozā no augšas, viena veiksmīga darbība un tā spēle pagriežas citā virzienā. Spēlētāji un treneri apzinās, ka līdzjūtēji no mums gaida uzvaras. Arī mēs paši gaidām šīs uzvaras. Un mēs no savas puses darīsim visu to labāko, cīnīsimies, uzmundrināsim, runāsim ar spēlētājiem, atbalstīsim un centīsimies iepriecināt gan līdzjūtējus, gan sponsors, gan sevi. Cerēsim uz to labāko un novēlēsim jums veiksmi. Jā, paldies. Un Edgar, kā tu noskaņojies pirms spēlēm? Varbūt tev ir kāds īpašs rituāls? Nekāda īpaša rituāla man nav. Pārsvarā tādas vienkārši darbības kārtīgi izguros pirms spēlēm, lai nebūtu tā, ka spēles laikā miegs nāk. Un tā, paskatos kādus YouTube video, kādus NBA highlights uzvalkos mazliet, kādas favorītas paklausos. Tas arī viss. Šī jums nebūs pirmā spēle pret Jūrmalas komandu. Iepriekš tika piedzīvots zaudējums. Kādi būs uzstādījumi pirms šīs spēles? Atkal jāatgriežas nedaudz pie veiksmes trūkuma, jo īstenībā tajā pirmajā spēlē, kas varbūt bija ļoti svarīga sezonas sākumā, Edijs Šlesers, kurš nekad nemet 3 punktu metienus, izmet 2 un 2 iemet. Uģis Viļums iemet 3 tik sarežģītus metienus, kādas viņš iespējams savā dzīvē vairs nav iemetis. Un, diemžēl mums atkal neiekrita vienkāršāki metieni. Un līdz ar to nācās piedzīvot sāpīgu zaudējumu. Šī spēlē skatīsimies video, analizēsim, mēģināsim atšifrēt pretinieku sadarbības, pretdarbības,
Mēģināsim izanalizēt vēl iespējams veco spēli, kuru mēs zaudējām, paskatīties, kas mums tur neizdevās. Nu, es ceru, ka secinājumi tiks izdarīti, bet spēle viennozīmīgi nebūs viegla. Tagad nedaudz parunāsim, atkāpsimies no šīs spēļu tēmas un parunāsim vienkārši par dzīvi. Edgar, kā tu jūties Latvijas basketbola līgas augstākajā divīzijā? Nu, es jūtos ļoti labi. Pastāsti mums par savu līdzšinējo karjeru, cik gados sāki trenēties, kādos klubos esi spēlējis? Nu, liekas, es sācis trenēties kopš 9 gadu vecuma. Pārsvarā es spēlēju tikai Jēkabpilī, visas jaunas līgas, un te jau pirms 3 gadiem bija arī iespēja spēlēt jau Līvānos, LBL 2 un arī amatieru līgā. Tagadējā tas ir LBL 3, un tā ir, pienāks tā diena, ka spēlēju lielajā līgā, un arī pierreiz spēlēju LBL 2. Jā, un kas ir šis cilvēks, kas tev ierosināja sākt basketbolista gaitas? Nu, tā bija mana mamma. Kāds ir tavs lielākais panākums basketbolā līdz šim? Nu, es teiktu, ka mans lielākais panākums ir tas, kas teica spēlēja LBL 1. Un te jau skatīsies, kāda būs pārējie panākumi. Novēlēšu tev veiksmi arī turpmāk. Jautājums Andrim. Kādi ir jūsu pienākumi kā otrajam trenerim? Otrajam trenerim bieži vien ir, iesildīšanās process, tas ir treniņos, individuāls darbs, kad ir darbs grupās, lielie spēlētāji vai mazie spēlētāji. Visu jau nosaka vecākais treneris. Es esmu viņa labā roka, kam dažreiz jānomierina treneris, dažreiz jāpasaka kaut kas priekšā, jāpavēro spēlētāju maiņas, varbūt kāda neveiksmīga sadarbība, turpmāk nav jāveic, bet atkal kāda veiksmīga varbūt jāatkārto vairākas reizes. Nu, pārsvarā lielākā atbildība, protams, ir vecākam trenerim, bet arī otram trenerim pienākumos ir pietiekoši daudz visādu lietiņu. Komandas uzmundrināšana kaut vai arī. Kā notiek gatavošanās spēlēm? Nu, gatavošanās spēlēm ir, ja jūs interesē tieši dienu iepriekš, 2 dienas iepriekš vai spēles dienā? 2 dienas. 2 dienas iepriekš. Tātad tiek skatīts video, tātad tiek simulētas dažādas spēļu situācijas. Mēs izējam sadarbības, kādas mēs veiksim pret viņiem. Mēs izējam viņu sadarbības, ko viņi dara. Ja? Tālāk mēs izējam aizsardzības, kādas mēs pielietosim, un savukārt izējam arī viņu sadarbības aizsardzībā, lai varētu apspēlēt. Bet, protams, mēs nevaram paredzēt, ko pretinieks jaunu izdomās. Dažreiz ir tā, ka spēles gaitā atklājās, ka pretinieks ir vai vienkāršojis, vai sarežģījis aizsardzības un nāks uz vietas pieņemt lēmumus. Un kā jūs vērtējat Jēkabpiliešus un viņu izredzes nākotnē? Jūs domājat jaunus spēlētājus? Jā. Viss patreiz Edgars Leja. Tā tad ir Jēkabpils komandā tāds, kurš, es ceru, ja pieliks nedaudz pie pārliecības par saviem spēkiem, viņš varētu spēlēt savas 15 minūtes, kas viņam būtu ļoti, ļoti labi, bet ir jāpieliek pie pārliecības. Pārējiem čaļiem, diemžēl, vēl ir daudz darāmā. Tagad nedaudz parunāsim par Jēkabpils sporta skolu. Jēkabpilī ir izveidojies Latvijas basketbola līgas klubs, un sporta skolas audzēkņiem ir uz ko tiekties. Vai šogad ir jūtams pienesums sporta skolas jaunākajās grupās? Tā īsti grūti pateikt. To, ka puikas grib un nāk skatīties basketbolu gan ar vecākiem, gan paši, protams. Protams, kad ir mums komandā PJs Hills, kurš varbūt īsti mums pagaidām neattaisno kā spēlētājs, ja? Bet viņš visādā ziņā ir lielisks kā cilvēks. Viņš ir ļoti komunikabls, viņš iet ar bērniem, tur draudzējās, autogrāfus sniedz, viņš nekad neatsaka. Un šī ziņā labāku iestrādnieku droši vien grūti dabūt. Bet, diemžēl, mums patreiz ir pretenzijas tieši pret viņu kā saspēles organizatoru, kur viņam ir daudz darāmā.
Jā, un kāda ir jūsu prognoze pēc cik ilga laika gaidāms pienesums sporta skolas jaunākajās grupās? Nu, es domāju, lielais klubs jebkurā gadījumā veicina basketbola attīstību ne tikai Jēkabpilī, bet arī reģionā. Viennozīmīgi, jo pietiks mums uzvarēt kādu spēli, un es domāju, ka arī mums parādīsies emocijas, arī bērni gaida šīs uzvaras. Es zinu, ka skatās, tādu vidējo grupu audzēkņu skatās internetā, sporta centrā, kur pieejams spēles, nāk klāt, atbalsta. Izsaka varbūt kādreiz kādu kritiku, bet lielā mērā ļoti, ļoti daudz interesē šī lieta. Ko darīt, ja vecāki vēlas iesaistīt savus bērnus sporta skolā? Kur vērsties? Visvieglāk droši vien ir vienkārši pēcpusdienā atbraukt uz sportanām, jo basketbola nodarbības notiek tur. Mazajiem sākot apmēram no 3:00 ir nodarbības, un tur vienmēr būs kāds treneris uz vietas, kuram var pajautāt. Sliktākā gadījumā dežurants izstāstīs, ko un kā, vai iedos telefonu numuriņus. Kāds, jūsuprāt, ir labākais vecums, lai sāktu treniņus basketbolā? Viss ir atkarīgs no fiziskās attīstības. Ja puika ir sprigants, tad var no 6, no 7 gadu. Ja ir lēnīgs, grūti pateikt. Es sāku 10 gados, tas varbūt bišķi pa vēl. Edgars sāka 9, ja? 9. Mani audzēkņi, teiksim, ir sākuši no 8, 9 gadu. Droši vien ir tas tāds optimālais. Jā, un tagad jautājums Edgaram. Ko tu varētu ieteikt mazajiem? Ko darīt, lai izsistos lielajā basketbolā? Kā trenēties? Galvenais ir trenēties. Neizmirst to, ka gribas arī atpūsties, kaut kur izklaidēties, satikt draugus, bet vienmēr ir jāatnāk uz treniņu. Man tā bija prioritāte, tos es darīju, kad citi kaut kur draugi kaut kur negāja, vienkārši es gāju uz treniņu, tāpēc, ka es mīlu basketbolu. Tos arī daru, te spēlēju, un jā, tas ir mans hobijs. Daru to es prieku. Jā, un galvenais ir mīlēt basketbolu. Tātad. Tieši tā. Un te jau viss arī pārējais tā aizies. Tā trenēšanās vēlme un nepadoties. Jā, un raidījuma noslēgumā jautājums gan Andrim, gan Edgaram. Kurš ir jūsu elks basketbolā? Treneris, spēlētājs un kāpēc? Es varbūt, teiksim tā, nesaukšu kaut kādas pasaules slavenības. Treneri ir daudz interesanti. Jā, teiksim, man no tādiem slavenākiem varbūt, teiksim, man patīk tas pats Butauts VF treneris, man patīk Deivids Blāts, bet, teiksim, no Latvijas treneriem man ļoti patīk tāds Imants Pļaviņš, kuram jau ir 80 gadi, kuram ir fantastiski audzēkņi. No spēlētājiem es varbūt gribētu, tā kā raidījums notiek Jēkabpilī, tad pateikt, ka man ļoti patīk, kā strādā Edgars Leja. Viņš strādā individuāli ļoti daudz, un ja viņš to nebūtu darījis, viņš tik tiešām nebūtu ticis līdz lielajam klubam. Protams, viņam ir daudz darāmā, bet man nav tāda izcila elka starp basketbolistiem, bet man vienmēr patikuši tādi spēlētāji, kas māca visu, gan spēlēt uzbrukumā, gan aizsardzībā, gan būt komunikabli. Un galvenais, lai viņi labi cilvēki. Man ļoti nepatīk, kad ir notatuvējušies no galas līdz kājām, un viņš varbūt pār lūpu nevar pāršpļaut. Man patīk gudri cilvēki. Jā, paldies trenerim par labiem vārdiem. Tātad, sevišķi treneri tā kā es neesmu pats treneris, vairāk skatos, ko spēlētāji dara, kādas kustības viņi veic, ko uzbrukumā, ko aizsardzībā viņi dara. Tā, īpaši man nav tāda mīļākā spēlētāja. Es sekoju vairāk visiem tā kā top spēlētājiem, un tad es skatos, analizēju viņus, un cenšos to arī savā spēles stilā kaut ko paņemt no viņiem. Ar to arī mūsu šīs dienas raidījums ir noslēdzies. Studijā pie mums viesojās basketbola kluba Jēkabpils treneris Andris Čerjaks un spēlētājs Edgars Leja. Paldies viņiem par to! Vēlos atgādināt, ka nākamā spēle basketbola klubam Jēkabpils jau rīt dubultos pret Jūrmala Fēniks.
bet nākamā mājas spēle jau šo sestdienu 17:00 pret basketbola klubu Biznesa augstskola Turība. Novēlēsim mūsu komandai veiksmi! Paldies, ka bijāt kopā ar mums un uz tikšanos jau nākamā otrdiena. Uz redzēšanos! Uz redzēšanos! Otrdienās, 16:10. Radio 1 ēterā raidījums Bumba grozā. Viss par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī. Raidījuma saspēles vadītājs Jānis Puga. Atkārtojumu klausies ceturtdienās 19:10 un svētdienās 11:11. Neviens nespēj saturēt mūs!